Mums būs GTA 5, es nevaru noticēt. Mums taču būs GTA 5, tur Trevors, Maikls, Franklins, Eiteros, wow! Nu, labi. Tās būs 30 lati. Ko? 30 lati? Bet mums pašlaik nav tādas naudas. Tad viņa būs jums jāatrod. Žēl, ka mēs nedabūjām spēli. Kas tad tas? Dziedāšanas konkurss. Galvenā balva 50 lati. Mums jāpasteidzas. Konkurss sāks pēc 45 sekundēm. Un tā mūsu pēdējie šīs dienas dalībnieki ir brāļi Tots un Klots. Mēs esam Tots un Klots, mums mājās netīrs tolets pods, bet par ko mums nepanākas sots? Man kafā! Jo visi no mums bīstas un aiz bailēm rīstas. Mums vajag naudu priekš GTA spēlēs! Neapturēs nekādā spēlēs, jāpat viņa vedušās ir fēnes. Man liekas, ka viņam nepatīk. Kā mēs varētu dabūt naudu? Varbūt mums jāiet tur, kur nauda ir visvairāk? Bankā? Nē, Naudas rūpnīcā? nē, pie deputātiem. Vai jūs varētu mums iedot naudu? Man šodien bija grūtdiena. Jā, bet vai jūs iedosiet naudu? Es nerunāju ar svešniekiem un es... Jā, bet jūs mums iedosiet naudu? Lai dabūtu naudu, zēni, ir jābūt ļoti gudram un tajā pašā laikā viltīgiem. Jāmācās cītīgi un jādara visu, ko liek skolotāji, bet jūs metodi... Tad, pagaidi! Klau, man liekas, ka mēs darām kaut ko nepareizi. Ir daudz bērnu, kuriem šo naudu vajag daudz vairāk nekā mums. Tev taisnība. Mēs gribam apmierināt tikai savu kāru un nedomājam par citiem. Tā no abi brāļi aizgāja prom no valda un izdomāja nopelnīt naudu, pārdodot limonādi. Brāļi pārdodot limonādi nopelnīja pietiekami daudz naudas, lai nopirktu GTA 5, taču to neizdarīja un nolēma naudu atdot bāriņiem. Psst! Ko pirksiet par šo naudu, ja nav noslēpums? Narkotikas.